Tu esi sev kādreiz uzdevis jautājumu, ko īsti es gribu? Ja jā, tad visticamāk tu esi jau kaut ko sācis mēģināt darīt, tu esi sapratis, ka tas nav tavējais, tas tev nesagādā prieku, iekšēju gandarījumu, un tu vienkārši saskaries ar šo izdegšanu. Iepriekš veiksmīgi esi virzījis savu lietu, tu esi izvirzies mērķi, tu esi gājis uz to, un tad kādu dienu tu pamosties un saproti, ka šie tavi mērķi tevi vairs neiedvesmo. Un jaunie mērķi, tu vienkārši tos nevari ieraudzīt. Un tas nav slinkums, un tā nav prokrastinācija. Vienkārši vecie orientieri ir pazaudējuši savu nozīmi, bet jaunie vēl nav parādījušies. Un ko tu vari darīt šajā situācijā? Pirmais, tev vienkārši vajag atpūsties. Tev vajag atbrīvot savus smadzenes no visliekās informācijas, lai tu vienkārši varētu sadzirdēt sevi. Otrais, ko tu vari darīt, pajautā vienkārši sev, ja man būtu nauda, ja man status nebūtu svarīgs, ar ko es nodarbotos? Trešais, vienkārši atceries, kas iepriekš tev sagādāja prieku, kur tu pazaudēji laika izjūtu, kas tev padevās. Un nākošais, ko tu vari izdarīt, paskaties uz skaudību no cita leņķa, ko tu apskaudi nevis ar aizkaitinājumu, bet ar ilgām. Tas var liecināt par tavu patieso vēlmi. Un noteikti eksperimentē, jo dažreiz šī jaunā jēga neatrodas galvā, to vienkārši vajag izdzīvot. Un no savas pieredzes es zinu, ka dažkārt uz šiem jautājumiem ir ļoti grūti atbildēt. Tāpēc, ja tu jūties iestrēdzis, bet gribi tikt ārā no tā, noteikti raksti man, piesakies konsultācijai, mēs kopā noteikti atradīsim izēju. Esmu daudziem palīdzējis izkļūt no izdegšanas, atgūt enerģiju, skaidrību un saprast, ko īsti viņi vēlas. Uz tikšanos!